Sāksim ar kaut ko ļoti pirma šāda te kaklam un dekoltē zonai. Man ir atnākuši mani Black Friday pirkumi. Un tas nozīmē tikai vienu, ka es padalīšos arī ar jums. Jā, labdien! 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 Man ir kafija ļoti skaistā krūzītē ar briedi. Šī ir viena no pirmajām krūzītēm kopš brīža, kad es sāku kolekcionēt savas Ziemassvētku krūzītes. Un šī krūzīte ir no H&M Home. Es diez vai viņa ir vēl pieejama mājaslapā. Šī, starp citu, ir viena no pirmajām krūzēm kopš brīža, kad es sāku kolekcionēt savas Ziemassvētku krūzītes. Nu, bet viņai ir gadi 4. Pilnīgi noteikti, tāpēc es šaubos, ka viņi ir pieejami mājaslapā, bet jā, viens no labākajiem pirkumiem, un kā redzat, es esmu viņu mazgājusi trauku mazgājumā mašīnā, nu varbūt 100 reizes, un kā redzat, zīmējums ir saglabājies, un viss ir skaisti. Noliksim kafiju tā, lai viņa neizlīst, zinot sevi. Emītis arī ir tepat blakiņām. Lūdzu, lūdzu. Jā, ai, ka forši. Ai, ka forši. Un jā, es domāju, ka sāksim vērt vaļā manus Black Friday pirkumus. Jā, es sākotnēji nedomāju, ka šis varētu būt kā temats priekš mana vlogmasa kādā no video, bet tā kā man ir diezgan daudz pirkumi, es izdomāju, kāpēc gan nepadalīties. Sākotnēji es vispār neplānoju īsti iepirkties melnās piekdienas ietvaros, bet tā kā beigās es atradu diezgan daudz ko izdevīgu. Es domāju, ka ir jānopērk, kamēr tas ir izdevīgi. Ir tikai 2 lietas, kur es tiešām gaidīju melnās piekdienas atlaides, lai nopirktu šīs 2 lietas izdevīgāk, bet to atstāsim uz beigām, jo tās ir tiešām tādas visaiztraujošākās lietas. Sāksim ar kaut ko ļoti skaistu. Tas ir sūtījums no Lively. Es par Lively esmu runājusi savā dāvanu gidā 2024 mīļie. Tur ir vienkārši tik skaistas drēbītes, un kad melnās piekdienas izpārdošana bija jau pagājusi, un es ieraudzīju, ka viņiem ir kiber pirmdienas piedāvājumi līdz pat 40%. Es nevarēju noturēties, un es iegāju paskatīties. Daudz, kas bija jau izpārdots, bet tik un tā es atradu 2 ļoti skaistas lietas Emīlijai. Es ļoti labprāt būtu nopirkusi arī kaut ko Markusam, bet viņš man ir tāds, man nav jēga viņam kaut ko pirkt, to, kas patīk man, jo viņš tāpat to nevils, un tas, ko es viņam, un kad es viņam parādīju mājaslapu, viņam nekas īpaši tā nepatika, un es sapratu, ka nav jēga pirkt, tāpēc es nopirku 2 lietas Emīlijai. Tas gan noteikti būs uz pavasari un nākamo rudeni. Bet paskatieties, kādu jaciņu. Ak, mans Dievs, cik piemīlīga jaciņa tev patīk. Manuprāt, vienkārši. Es nevaru sagaidīt. Es paņēmu izmēru 18 līdz 24 mēneši, tā kā es pieņemu, ka nākamajā pavasarī un rudenī viņa varēs vilkt šo jaciņu. Ak, Dievs, es nevaru, tik skaisti. Tā, tad vēl viena lieta, ko es iegādājos, kas vispār ir. Jūs paskatieties, kāds mētelītis. Jūs paskatieties, un paskatieties šī mētelīša aizmuguri. Es jau iedomājos, kad viņa sāk staigāt, kas noteikti jau būs nākamajā, kas es pieņemu, ka gan jau, ka visticamāk, ka būs nākamajā rudenī. Man Markus bija vēlais staigātais, viņš man sāka staigāt pāri gadam, bet es domāju, skatoties uz Emīliju, tas noteikti varētu būt ātrāk, bet jā, šis ir vairāk nekā aburoši, un paskatieties. Tev patīk? Tev patīk?
Jā, viņa pasmaidīja, tā kā viņai patīk. Jā, tās bija divas lietas, ko es pasūtīju Lively priekš Emīlijas. Ja ir viena lieta, kurā var investēt naudu, tad tās ir ārdrēbes un apavi un somas. Oi, tu izaugsi līdīsi mammas skapī. Es jau pilnīgi to paredzu. Jā, tas bija tas, ko es paņēmu priekš Emīlijas, un pārējās lietas, mīļie mani, ir man. Divas nākamās paciņas, kuras es pasūtīju, ir no Angļu Amazona. Un starp citu, es biju ļoti pārsteigta, es biju pilnīgi pārliecināta, ka man būs šie te pasūtījumi un šīs te lietas jāatmuito, bet nē, nekā tāda. Viņas man atveda līdz durvīm. Pirmkārt, es paņēmu balto trifeļu masku no šīs te firmas Daba. Viņa pēdējā laikā ir kļūsi super populāra, un tā vien šķiet, ka visiem ir kaut kas no šīs te firmas, un te iekšā ir 1, 2, 5 maskas. Šāda te, jā. Man ir interesanti, par ko ir hypes. Tad vēl viena paciņa, kas nāk no Amazona, ir dikti samīcīta. Sen es nebiju saņēmusi tik samīcītas paciņas. Ārprāts, es tikko salauzu šķēres. Pirmā lieta, ko es pasūtīju, ir šis te attīrošais līdzeklis no Sarah Chapman London. Es godīgi viņu pasūtīju, es esmu pilnīgi un galīgi sainfluencējusies no vienas meitenes. Es sekoju vienai meitenei tepat YouTube'ā, un viņa saka, ka tas ir labākais attīrošais balzāms, lai notīrītu kosmētiku, tāpēc jā, es dzirdēju no viņas to aptuveni 50 reizes, un uz 51. reizi es izdomāju, ka es arī tādu gribu. Man interesē, kā viņš smaržo. Šāds te. Es esmu nedaudz pārsteigta par smaržu. Smarža ir ļoti, ļoti ārstnieciska. Es neteiktu, ka man nepatīk, es vienkārši negaidīju neko tādu. Tad vēl viena lieta, ko es paņēmu, ir šādā te maisiņā, kur iekšā ir 3 pudelītes. Ja es pareizi atceros, tad tās ir vienkārši 3 vienādas pudelītes. Es vienkārši uzreiz paņēmu šo produktu vairumā. Tā ir rozmarīnu, piparmētru, galvasādas un matu stiprināšanas eļa. Šāda te. Es viņu paņēmu, ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad es pasūtīju ķemmi, kuru es gribu pasūtīt jau ļoti, ļoti ilgi, bet tā nav vienkārši ķemme. Tā ir elektroniskā ķemme no Brio, nezinu, kā izrunājas. Un, mīļie, bez atlaides man šķiet, ka viņa ir nepiedodami dārga. Tāpēc es gaidīju melnās piekdienas izpārdošanu, un es dabūju ļoti labu dīlu, jo es samaksāju par aptuveni 30% mazāk, ja pareizi atceros. Jā, jā. Šāda te elektroniskā ķeme no Brio ar LED sarkanajām gaismām, ar masāžu. Katrā ziņā, jā. Es tiešām uz viņu skatījos ļoti, ļoti ilgi, un tad, kad es aptuveni pusgadu nevarēju izmest no prāta šo ķēmi, es sapratu, ka man viņa ir jāpērk. Viņa ir šāda te. Un vislabākais ir tas, ka viņai šeit ir tāda piltuvīte, kur var iepildīt šo te eļu un masēt galvasādu. Līdz ar to tu stiprini galvasādu, veicini matu augšanu un vienkārši fantastiski relaksējies. Un gan interesanti. Viņa laikam noteikti ir jāuzlādē. Re, kur ir. Jā, re, kur ir
USB, un viņu visticamāk, ka var uzlādēt. Vienīgais, es domāju, vai tiešām komplektā nenāk? Nāk, viss kārtībā. Es jau domāju, tik dārgi ķēme un komplektā nebūs uzlāde. Nu jā, rekur ir arī maciņš, kurā var pievienot, un rekur ir arī lādētājs. Un es arī tūlīt viņu uzlikšu lādēties. Mani nedaudz uztrauc tas, ka par cik es sūtu šo produktu no Anglijas, kontakts varētu nederēt, bet, tā kā ir USB, tad viss ir kārtībā. Noteikti ziņošu par to, kā man patīk. Katrā ziņā, jā, šie visi ir tādi sūtījumi, kurus es nevarēju sagaidīt, kad viņi atnāks, un skatījos sūtījumā, visu laiku atjaunoju, kur tad ir šis sūtījums, un cik ilgi man vēl būs jāgaida. Jā, pēdējā kaste, es teiktu, arī ir vislielākā. Un šeit ir lieta, par kuru es arī domāju ļoti ilgi un dikti, un skatījos, lasīju atsauksmes, skatījos, kura ir labāka, kura ir sliktāka, un cena šiem te diviem produktiem ir diezgan augsta. Es tiešām gribēju certificētu un pārbaudītu produktu, pasūtīju sev 2 maskas, LED gaismas terapijas maskas. Viena ir sejai un otra ir kaklam un dekoltē zonai. Es arī runāju ar kosmetologiem un jautāju, ko viņi par šo saka, un visi kā viens teica, ka jā, man tagad ir 2 LED gaismu terapijas maskas, un es domāju, ka mēs tuvākajā laikā noteikti uztaisīsim ar jums tādu kā spādienu, kurus izmēģināšu visus savus jaunos gadžetus un padalīšos ar to, kā man patīk, jo es jūtu, ka man sākotnēji likās, ka man decembris būs tāds brīvāks, lai es varētu filmēt mierīgi savu vlogmasu un ne par ko citu neuztraukties, kā rezultātā decembris priekš manis ir, es teiktu, gada aizņemtākais mēnesis tieši darbu ziņā. Šīs te maskas ir no Current Body. Sarkanā un infrasarkanā gaisma. Excited! Un tagad man viss šis ir jānovāc. Tā, mani mīļie, es ļoti labi apzinos, ka šīs vlogmas bija daudz īsāks nekā vairums vlogmasu, tāpat arī šajā vlogmasā jūs redzējāt tikai manus pirkumus melnās piekdienas izpārdošana ietvaros. Ja es esmu pavisam atklāta, tad sākotnēji es biju plānojusi šo video vienkārši šo savu pirkumu atpakošanu iekļaut kādā no vlogmasiem, bet es esmu pamatīgi iekavējusi grafiku, un ja vēl pāris dienas atpakaļ es teicu, ka man ir kaut kāds handikaps starp filmēšanu un laišanu laivā, tad tagad jau ir tā, kad es filmēju un nākamajā dienā es arī jau lieku šo te video laivā. Tā kā dotajā brīdī es filmēju vlogmasu pēc vecajām tradīcijām. Nezinu, kā ies, nezinu, kā paspēšu, bet jā, turiet par mani īkšķis. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, neaizmirstat abonēt manu kanālu, spiediet pogu, liels paldies, un tiekamies jau vlogmas dienā numur 19. Tā!